Stratēģiski, es domāju, ir saknē jānogriež tas, ka pašvaldības nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Viņām tur nav jābūt. Un tas, kas ir nepieciešams, mums jāgriež, tās durvis ir jāaiztais ciet, tur nav jauni uzņēmumi. Nav Rīgas burkāns, nav Rīgas rapsis, nav Rīgas aptiekas. Stratēģiski ir jāgriežas otrā virzienā, un esošie uzņēmumi ir jāsāk pārtaisīt, jāsāk kontrolēt vairāk, lai nav divas gribas. Lai nav tā, ka ir uzņēmumam, pašvaldības uzņēmumam griba nopelnīt, domēji ir griba sniegt pakalpojumu. Faktiski ir jābūt vienai gribai. Tā pelnīšana no pašvaldību uzņēmumiem jāmet ārā vispār un jānogriež saknē. Un faktiski par pašvaldību uzņēmumiem mums jādomā nevis kā par uzņēmumiem, bet kā par departamentiem. Tāpat kā par grāmatvedības departamentu mēs domājam domē, viņi nepelna, viņi taisa funkciju. Tāpat mums jādomā par Rīgas satiksmi. Viņiem nav tiesības pelnīt, jo tā nauda, ko mēs samaksājam, nav riska kapitāls. Viņi sniedz funkciju. Līdz ar to par pašvaldību uzņēmumiem mums ir jāsāk domāt kā par domas departamentiem, ja viņas grib peļņu, lai sludina konkursus.